Mākslinieks Siguldietis Raits Tikums nodarbojas ar pavisam īpašu mākslas objektu veidošanu. Šovasar top jau 5. paša mākslinieka rokām veidotā vienkoču laiva, kas darināta pēc senām somugru laivu izgatavošanas tradīcijām. Šis laivu pētījums man sākās 11 gadu atpakaļ, kad es atbraucu dzīvot Siguldu un sāku strādāt par skolotāju. Tad esot šādā vietā ar tik senām vēstures un kultūras saknēm, nesot cilvēkam, kam ļoti patīk vispār ūdeņi. Es bērnībā gājis uz jahtām un dienējis esmu uz kuģa. Tad loģiski ūdenis piesaista. Un man radās ideja, kad varētu izvietot vienkārši savu laivu, bet šai videi man nesaistījās mūsdienīga stikla šķiedrs. Mūsdienīgs stikla šķiedrs peld līdzeklis, bet es domāju, ka varētu kaut kādu radīt peldošu objektu tādu, kas ļoti piestāvētu šai pirmatnējai videi. Laivu veidošanas process ietver sevī ne tikai lielu izpētes darbu, bet arī radošu pieeju. Ikviena laiva tiek gatavot no apses koksnes un top kā mākslas objekts. Es atklāju sev to, ka veidojot laivu no viena gabala, es viņu veidoju vairāk kā mākslas objektu, kā dizaina objektu, nekā vienkārši pārvietošanās līdzekli pa ūdeni. Un koks ar savu struktūru, ar savu augšanas veidu, kāds viņš ir bijis, ar savu formu, viņš man pasaka priekšā, ko no viņa varētu veidot, un idejas, kāds viņš varētu izskatīties, un visi daudzie varianti nāk ne tikai no pašas koksnes, bet arī no skaidām, no apkārt esošiem kaut kādiem koku veidojumiem, lapām un tā tālāk. Šeit es organiski jūtos mežā viņas veidojot. Tā vairs nav vienkārši laiva, ja? Tur ir viss dvēseli iekšā. Vēsturiski šādas laivas sāka būvēt mežā, jo koka svars ir milzīgs, gandrīz tonna, bet garums 5 metri, tāpēc sākotnējais darbs tiek veikts uz vietas. Arī Raita meistara darbnīca iekārtot tepat mežā, zem klajas debesis. Tas ir liels process, kamēr šo te laivu uzbūvē. Tas nav tā, es tagad sāku cirst, un ciršana esmu beidzis. Bet laivas meklējumi sākas jau martā. Martā kokiem lapas nav, meži vēl nav slapji, viņi vēl ir ar sniegu, plus sērsna. Ir viegli iet pa mežiem, un lielākos stumbrus, šos te individus var jau redzēt pa gabalu. Vienkoču laivas bija īpaši populāras 19. gadsimta beigās, un tās lielākoties izmantoja zvejnieki, jo tām piemīt laba inerce, lai izbrauktu caur niedrājiem. Raits teica, ka laivas ir arī pietiekami stabils un ērtas braukšanai. Gatava laivas var ap 200 kg, un tās diametrs pēc sarežģītā plešanas un stiepšanas procesa sasniedz pat 90 cm. Es nesaku, ka tas būtu labākais laivas veidošanas veids, jo, protams, stabilākas, precīzākas eksploatēšanā ir ērtākas dēļu laivas, piemēram, ja iet runa par koka laivām. Dēļu laivas, viņas platas, lielas, var variēt ar lielumiem un tā tālāk. Bet šī laiva ir ļoti īpaša. Viņai pieskārties ir īpaši. Es toreiz muzejā, kad bija laiva meistara darbnīca, es strādāju 1 mēnesi, tad 3 vecākas kundzītes pienāca klāt, un viena no tām teica, nāciet sakārtot savu sirdi, pieskarieties apsei un vienkārši izbaudīt to. Viņā sēdēt ir ļoti patīkami. 2 no mākslinieka darinātajām laivām var apskatīt Turaidas muzeja rezervātā. Viena atrodas Gaujas Nacionālajā parkā, bet vēl viena atrodas mākslinieka mājās. Raita darbus augstu vērtē arī siguldieši. No 2009. gada uzsākot ceļu uz Eiropas kultūras galvaspilsētas oficiālā partnera status, 2014. gadā tas viens no tādiem darbības virzieniem bija meklēt interesantas personības, tā skaitā arī radošās personības Siguldā, no kuras mēs varbūt varam pacelt saulītē. Un toreiz mums ļoti veiksmīgi izdevās atrast smilšu mākslinieku Elmāru, un Raits ir tikpat liels atradums, jo Raits ir tas, kas gatavo vienkoču laivas. Viņš jau toreiz bija
bija veidojis 3, un tagad lēnām pamazām mēs esam tikuši tik tālu un sapratuši, ka šis projekts nav tāds speciāli radams kaut kāds mākslas projekts, kurā iesaistās daudz mākslinieki, bet ka tas tiešām ir tāds unikāls viena cilvēka mākslinieka radošais process, kurā viņš ieliek iekšā to savu sirds mīlestību. Mēs uzskatām, ka mēs esam unikāli tieši ar to, kad Raičs laivu veido kā mākslas objektu. Jau šobrīd 5. laiva ir nogādāta mākslinieka mājās, kur notiek tālāk laivas apstrādes darbi, un drīzumā tā būs apskatāma jau gatavā veidolā.